gada bija plānotas šie te vadlīnijas par vērtēšanas izmaiņām, ja, bet viņi stājās spēkā tikai no šī mācību gada septembra. 4 tie vērtēšanas veidi, kas vairāk attiecās tieši uz mums skolotājiem, tas ir šis ikdienas vērtēšana, ir formatīvā vērtēšana un pārbaudas darbs vai mācīšanās posma beigās, jeb summatīvā vērtēšana. Tas jauninājums ir tas, ka pārbaudas darbu labot nevar. Un tad ir tagad pēc tam beigās bija pēc iepriekšējās nodarbības daudz jautājumu, ko darīt, ja bērnam ir NV. Bērns nav, ja viņam ir NV, ko NV nav vērtējums. To mēs visi zinām. Un tas NV var būt dažādi iemesli pēc. Tas NV var būt mūsu mācību priekšmetā bērns ilgstoši slimojas, nav kārtojas pārbaudas darbi, ir NV. NV var būt, ka vienkārši bērns slaistās un vienkārši nav vērtējumi. Kā šādā situācijā, ko darīt? Kāds jums ir izcinājums? Kā jūs darat? Ja no skolē ir slims, tad Jā, tieši tā. To, ja bērns ir slimojis un ilgstoši kaut kāda iemesla pēc, ne tikai slimojis, varbūt ir kaut kādi šitie visai apmaiņas braucieni un tā tālāk, tad skolas vērtēšanas kārtība nosaka, cik ilgā laikā pēc atgriešanās viņam ir jānokārto šis pārbaudas darbs. Jā. Nu, ko daram ar tiem, kas ļaunprātīgi, viņš stundā ir, neko nedara, tad ir, tad nav. Pēc tam jākārtot. Man tāds ir, un es nelieku, ka man nenāk. Viņam kaut kāds tas uz nāk. Pārbaudas darbu zilā aile. 5.03.76 NV 4.5. Ko daram ar šo? Šis, ja ir slimojis pēc 2 nedēļām, atgriežās, viņš kārto. Vai arī viņš ar skolotāju vienojās, ja bērns ir noslimojis, viņš vienojās, tad viņš ir stundā, sēž malā, neko nedara, vienā ir, vienā nav, bet viņš nav slimojis un nav tā, ka viņš mēnesi nav bijis. Ko jūs darat? Viņam terpa nav līdz E-klasē, tā kā iepriekš rādīja, tad mums ir punktiņi. Tur, teiksim, viņam pretīm, teiksim, šitam te priekšā viņam ir 8 punktiņi, 4 punktiņi, un kaut ko, ja būtu 4 punktiņi, 7 punktiņi, tā būtu bet ne šitais, bet šitam katrajam vaļā, šitam darba nav, demonstrējas prasmi nav, 0 punkti, jo šie jau ir punkti, tie nav nekādas atzīmes, 0 punkti. Vēl ir otrs. Kādreiz kaut ko dara? Neļauj likt vienenieku, ja ir 0 punkti, tad ir NV. E-klase izliek 1, bet mums skolas tā kā vērtēšanas kārtībā neļauj, ka tur ir jābūt NV. Tur nedrīkst to vienenieku likt. Viņš ir stundā. Viņš ir atcēlies ir malā. Viņš ir dzirdējis mājas spriedītes teikt to, kas viņam būtu jādara, ka prasme ir bumbas driblēšana. Es jau varu ielikt par to, ka viņš ir viens. Tad jā. Bet es varu likt arī 0, jo viņš prasmi nav demonstrējis. Bet tu pie caurvijām kaut ko var veikt līdz domāt. Jā. Es jau bērniem kādreiz teicu tā, ja tu esi stundā, ja tu esi sporta tērpā, tu esi nostājies ierindā, tu esi sasveicinājies ar skolotāju, tu esi nopelnījis 3 balvas. No tā brīža, kad tu sāc katru mērķtiecīgu kustību, tu jau esi sekmīgs. Ja? Jo, ja bērns, teiksim, sāk un darbojās un kustās, viņš nekad nebūs 1, 2 punkti. Tur jābūt ļoti, man nav tādu gadījumu. Manā pieredzē tādu gadījumu nav. Lūk, tad mums šeit nebūs NV. NV būs tad, ja viņš tiešām, kā lai pasaka, tad jau viņš ir taisa stundā malā. Sēž malā visu laiku. Tad liec 1 punktu, jo viņš jau dzird. Viņš ir dzirdējis manu, jo sākot stundu, visi nostājās aplītī taisnē vienalga. Viņš dzird tematu sasniedzamo rezultātu, viņš dzird stundas sasniedzamo rezultātu, viņš dzird prasmes, ko vērtēs. Viņš pat arī var iesaistīties sarunā, kāpēc mums tas ir svarīgi un ko tas mums dod dzīvē. Tā tak ir. Ko lai dara tādu, kas viņš tur uz malā ir,
Mēs uz sportu nenāk, jo viņš ir otru gadu atstāts, viņam varbūt arī drusku kauns. Uz vienu pārbaudes darbu viņam viņš tomēr sadūšojas un atnāca. Tādēļ viens vērtējums man viņam ir, bet viņš nav skolā, arī stundā viņš nepiedalās, līdz ar to es viņam lieku N-burtu. Un tad, kad ir pārbaudes tas darbiņš vai tās prasmes, kad es vērtēju, tad viņam ir tas N-burts un arī NV. Kā man tagad tālāk, tad darīt to ziņu? Skolas vērtēšanas kārtības noteikumi pieņem to, ka mēs to tādu ēlīnu taisam, varam taisīt, ja, vērtēt šo attieksmi ieradumu, bet viņš neietekmē pārbaudas darba vērtējumu. Pārbaudas darbā vērtē kaut kādas prasmes un ir apakšpunkts attieksme, tur ir viens. Līdz ar to tas vērtējums, bet viss kopā vienā, tā kā, ja. Un tad, kā tas var būt, viņš ir fiziski labi un tādu, un kā tas tā var būt. Un tas ir īstenībā ļoti satraucošs vēstījums par to, ka viņi abi trenējās un tad stundā kāda ir viņa attieksme. Es tādu skolēns negribētu savā klasē, ja viņam pārtieksme un ir viens. Un tas ir nevis tas, kā var skolotājs ielikt un kaut ko tam līdzīgi un samazināt prasmēs vērtējumu, ja? Jā, es teikšu to, ka tas skolotājs neveiksmīgi ir ielicis tai kombinētajā kompleksajā uzdevumā vārdu attieksmi, ja? Un viņam to vajag citādāk uzrakstīt, tā kā mēs runājam iepriekš, bet tas ir... Jā. Izšķirās viens balss robežās, un skolēns izteica vēlējumu uzlabot šo te vērtējumu. Ja es taisu šo kombinēto darbu, pārbaudas darbu, un viņš kārto par gada vielu, cik procentu viņam jābūt no visiem pārbaudas darbiem? 70. Viņš nevar atnākt nokārtot, piemēram, viņš atnāks to kombinēto, piemēram, es uzlikšu, teiksim, vienalga, vai tas ir basketbols vai volejbols, viņš kaut ko tur atrādīs un saņems, teiksim, 8. Viņš bez tā nevar saņemt. Jo viņš ir ļoti komplekss, tas kombinētais darbs. Man līdz šim neviens nav kārtojis. Tas ir svērtie. Un, piemēram, tas ir 3 nedēļas pirms mācību gada beigām. Ja viņš piesakās, ka viņš grib labot konkrētā mācību priekšmetā. Mums ir, kad ir labojuši mācību priekšmetos. Un ir datums, kurā viņš kārto šo pārbaudas darbu. Vai vienmēr tas būs ļaunprātīgi, ka bērns grib uzlabot? Par to, ka, piemēram, bērns ir slimojis, viņam, teiksim, pārbaudas darbā, pēc tam ir, teiksim, 4 balles, ja? Un viņš tālāk to mācību gadu strādā, viņš saprot, ka viņam ir svarīgi, varbūt tā ir 12. klase, ja? Viņam šis te gala vērtējums mācību priekšmetā ir ļoti svarīgs. Tajā nav eksāmens. Situācijas runāju ar savu direktoru pagājušā mācību gadu mājā, kad nav jābūt klāt mācību priekšmetu skolotājiem, ka šis bērns kārtos. Es saku, kā jūs pieņemsiet sporta ieskaitu? Kurš no skolotājiem vai administrācijas varētu pieņemt sporta ieskaitu? Otrs, kā viņš viens nodemonstrēs tas, kas ir pārī, spēlēs, jā, visas, tā tālāk. Un tad man liekas īsti nav korekti. Ja tā godīgi, ja tā kā mēs pat īsti nevaram to iedot. Tur, kur vēl, piemēram, ir ziemas sporta veidi, ja, piemēram, es taču varu paņemt pie pārvietošanās, man ir iespēja, piemēram, kur ir vai Madona vai Alūks, slidošana, slēpošana, kas sastāda, labi, tas būs 2, bet ir 2 ziemas veidi. Tad ir tā kā, tas tāds, man tāds, es esmu daudz ko jautājis Pāvilam Pestamam, bet viņš man nav atbildējis nekad. Un skolēnam ar nevis ar speciālām vajadzībām, bet tā kā viņam tiek modificēts un piemērots sasniedzamais rezultāts. Apgūstot, pielietot dažādas formas, diferencēt, tas ir pielāgot, atvieglot uzdevumu, ar kuru bērns apgūst sasniedzamo rezultātu. Kāpēc es tagad iedziļos tajā, tas ir tematā, kur mums iet runa par bērniem, kas ir sportā atbrīvoti ar smagām saslimšanām. Ja? Šis temats palika patreizajā brīdī gaisā karājoties. Redz, sekojoši. Labdien, atvainojos, ka traucēju, vai kādu jaunumu no izglītības ministrijas vai valsts izglītības satura centra par vērtējumu skolēniem ar ārsta diagnozi par smagu saslimšanu.
Tikšanās reizē ar ārstiem bija saprotams, ka arī viņa viedoklis ir, ka šie bērni jau var tad darbojas pēc savām spējām bez vērtējuma. Neizprotama ir atbildīgo personu bezdarbība, vai tiešām mums katrs bērns nav vērtība, vai tiešām prezentācija ir labākais risinājums, lai šiem skolēniem ielikt vērtējumu ar cīņu māju priedīgi. Atbilde. Labdien, Maija, neredzu ceļu, kā izglītības ministrijas gaitiņos mūsu iesākto tēmu izrisināt. Februārī tiekos ar izglītības ministrijas un veselības ministriem par 2 jautājumiem šo un skolēnu atbrīvojumiem. Ja neizdodas, man nav risinājumi. Ļoti traki. Paldies! Skolotāji strādājiet, lieciet vērtējumus, nav risinājumi. Jā. Un tagad otrs ir par to, bija, kurš piedalījās Pērkons Gitas prezentācija par vērtēšanu, ja? Un tur bija tas viens teikums, ka bērni ar šiem te ārsta atbrīvojumiem kārtot teorētisku ieskaiti. Man ir jautājums, bet es šo jautājumu arī domāju, vai man jāieties Tērzētavās, bet es tais klaču līmenī negribu, es viņu citā līmenī gribu. Ja mēs bērnam komplekso uzdevumu vērtējumu, kombinētos uzdevumus pārbaudas darbi, mums ir solo taksonomija 1, 2, 3, 4. Tad bērns, kas kārto teorētisko ieskaitu, arī kārto šeit 4 līmeņos. Kā? Kurš izstrādās šo pieeju? Ja tā godīgi, tas būtu godīgi, ja? Un labi, kā saka, ko tu nesodīsim, sodīsim. Šeit neiet runa par sodīšanu, šeit iet runa par to, ja bērnam ir šī smagā saslimšana, tad viņam nav vērtējums, ja? Un nevis, ka šis jau vairs nav diferencēts, ne modificēts, jo mēs vērtējam bērnu prasmi darbībā. Ja mēs šo te savu, piemeklēsim, jā, mēs varam savā standartā piemeklēt vienu sasniedzamo rezultātu, un uz šo sasniedzamo rezultātu bērns varētu iztaisīt teorētisko kaut ko. Nezinu, vai tā prezentācija vai tā tālāk. Bet mums taču ir punkts, ka skolēns apgūst tik un tik sporta spēles, tik un tik viens spēles, tik un tik pārvietošanās, tik un tik to un to. Un tad ir tā kā ir viss. Tā, nu lūk. Tagad iesim uz priekšu kompleksa sasniedzamais rezultāts. Iepriekšējā reizē paskatījāmies basketbolu, tagad paskatīsimies 9. klasi badmintonā. Nu lūk, tātad vēlreiz. Lai mēs vērtētu skolēnu, tad pirmais, ko mēs temats sākumā izstrādājam, tātad ir šis te kompleksa sasniedzamais rezultāts. Nu, tā kā jūs iepriekš teicu, tad demonstrē badmintonu servis un sitienu kombinācijas. Kāpēc es to esmu ielikusi, piemēram, vietās ir badmintons. Gan galvu tenisam arī tā lieku. Demonstrē servis un sitienu kombinācijas. Kāpēc? Kāpēc man ir svarīgi vērtēt servi? Tur spēles Jā, tieši tā. Tad serve ir ļoti svarīgs sitienu veids, ar kuru mēs sākam spēli. Ja skolēns neatpūst servi, spēlēt viņš vispār nevar, ja viņš nevar pārsēlēt. Ja? Jā, sitienu kombinācija pietuvināt jau spēles situācijai. Un taktikas paņēmienu prasmes, svarīja bumbiņas lidojuma attālumu, virzienu trajektoriju, izvērtējot pretinieku atrašanās vietu laukumā. Ņemot vērā jau šo, es varētu pat nerakstīt pēdējo, izvērtējot pretinieku atrašanās vietu laukumā, vai arī es varētu nerakstīt taktikas paņēmienus. Kāpēc? Un tad es teiktu, izvērtējot pretinieku atrašanās vietu laukumā, tā ir taktika. Jā. Tātad, ja viņš ir tālu, es došu tūlu, tā ir taktika. Tā kā es varu vienu no šiem vārdiem pat dzēst ārā, bet es viņas atstājos, lai bērniem labāk saprotams. Ja? Monēta ir sarunāta spēle. Jā. Tālāk izvirza personiskās izaugsmes mērķus, uzraut to, izpild izvēles un izpild vingrinājums, Kas tas būs? Izvirza mērķus, uzrauga to izpildi. Setītiem bija vienkāršākā valodā, pašvaldības mācīšanā. Tātad, ja man ir šis izvirzītais mērķis, es varu rakstīt vienkāršāk, tad varu plānot, ja? Plānot šo temata, plānot vingrinājumu prasmu apguvi temata laikā.
Ja? Tas būs sitiens, servis, pielietot spēles situācijā. Un tātad zem šī apakšā uzraugu izpildu, tad es darbojos katru stundu mērķiecīgi ar konkrētā temata vingrinājumiem un prasmi pilnveidi. Un tad es vēl uzrakstu vēl ņiprāk vingrinājumu spēles situācijās pārvietojoties nokļūst efektīvākā sitiena pozīcijā. Kāpēc? Tu sāksi kustēties. Un viņi tā kā nāk tuvāk. Jā, tas ir nokļūst sitiena pozīcijā. Jā, tad man ir, tas ir arī, šis te teikums ir arī visām spēlēm, es arī volejbolam to lietu. Nestāvāt un nešaufelēt visu laiku apakšējās piespēles. Un mans uzdevums ir gūt šo punktu pēc iespējas efektīvāk un, kā saka, izvērtējot reizes pusstundu viens otram klinkšināt virsū to bumbiņu. Lūk. Tā. Servis noteikumi, es viņus esmu ielikusi šeit šādi, es viņu iesūtīšu, kāpēc. Tas ir svarīgi, lai es izstrādātu servei kritērijus. Ja? Tad uzreiz ir servis kritērija, nostājas, teiksim, atbilstošajā sākuma stāvoklī, servētāja raketes stienītes, sitienu izdarīšanas brīdī vērsts virzienā uz augšu, kāpēc. To ir izstāstīšu, kas ar to ir domāts. Ir bērni, kas nevar izservēt apakšējo servi, viņš tātad stienīts ir uz augšu. Ja? Viņš var tikai šādi iesākt. Ko mēs tagad darām, agrāk nebija tik izteikti, mēs mierīgi arī mācījām, teiksim, palaiž vaļā, no apakšais ir arī šī te servīte. Ja? Tagad bērns nevar trāpīt, ko mēs darām, mēs ar plaukstu sākam. Un līdz ar to viņam izveidojas tā prasme, kā notiek. Arī galva tenisā, kaut tur tā raketīti mazāk, es sākot 7. klasē, tagad viņš ir 10. Viņš nekādīgi nevarēja trāpīt pa bumbiņu, ļoti budrs bērns. Un tad mēs sākām ar roku, spēlējam ar roku, laižam lejā ar kāju, uzsperam pa volāniņu, lai viņš dabūtu to izpratni starp to lidojumu laiku un sitienu, ja? Kā koordinēti to izdarīt. Badmintona sitienu kritērija. Un reku ir apakšā skaisti šīs te fāzes. Par ko mēs ieliksim vienu punktu. Es vienu punktu liktu tā, ka skolēns nonāk sitienam atbilstošā sākuma stāvoklī, izpilda atvēzienu kustību, sitienu brīdī netrāpu bumbiņai. Varētu būt tā? Jā. Ja bērns izpilda sitienus, bet viņš netrāp šim te. 2 punkti, par ko mums varētu būt. Epizodiski netrāpa. Ja? 3. Ja, viņš normāli sitienu atbilstoši situācijai vingrinājumos šad tad var netrāpīt, bet viņš normāli ir atgūs. Un 4 punktus, par ko mēs liksim. Mērķiecīgi. Teiksim, vingrinājumu vai spēles situācijās vienmēr pielieto efektīvāko sitienu veidu. Ja? Jo tas efektīvākais tas ir būtiski, ja tas arī vizuāli ļoti labi redzams. Un otrs, viņš pielieto efektīvu, teiksim, pavadījumu kustību sitienu virzienā, nodrošina bumbiņas piezemēšanos vēlamā vietā. Mēs, piemēram, liekam servis, vidusskolā mums ir aiz servis līnijas 5 apļi, vidus tur, tālāk, un 10 servis. Skolēns servē savā izvēlētā veidā, serva atbilst noteikumiem, bet viņš šeit aplī netrāp, bet viņš ir dažādos virzienos. Ja no 10 maksimums, viņš saņem 8 punktus. Kāpēc? Man precīzi norādīt. Jā, bet man tāds, es dabūšu tagad 0, man būs, es taču nevaru trāpīties apļos. Kāpēc 8? Tāpēc, ka viņš izpild pareizi. Bumbiņi lido dažādos, ir virziena maiņa, ja? Bet 9-10 ir mērķtiecīgi servus konkrētu vietu. Tas ir 9-10. Pats svarīgākais vienmēr ir servē, nevis, mēs viņam sakam, nedomājiet par to, ka tagad obligāti tur jātrāpa. Mums ir jādomā par to, lai serve būtu atbilstoši noteikumiem, pareizi.
Ja, pirmais nosacījums ir izpildīt pareizu servi atbilstoši noteikumiem, un pēc tam ir tikai tas nākošais solis, kurā mēs ejam uz priekšu, kad ir mērķtiecīgi servi uz konkrētu vietu. Nu, lūk. Mazākiem var likt vingrošanas paklājas, tiksim, 3 dažādās vietās. Tā, tas te ir tīkls. Ja es spēles laikā iesitu šajā zonā, man ir 1 punkts. 1 punkts. Kur es likšu, piemēram, 2 punktus? Uz tādiem citiem. Kur es likšu 3? Tas ir tīkli. Bet nevienmēr. Šie te tuvie, ja, ko es teicu, varbūt tie pārveļi, nerauj augšā, bet es arī varu šitos samainīt vietām. Vai ne? Jā, stūros. Gan, jo spēlējot ir tas, kad, ja mums dod, teiksim, šos te, mēs spēlēm, mēs esam gatavi sist tālu, un mēs tik bliežam, un tad es saku malā, es iedod tuvo, bet to tuvo iedot pie tīkla ir ļoti grūti. Ja es neesmu to dienā darījis, ja, dabūt to tuvo sitieniņu, un tad, ja tu to tuvo uzņem, un tad pārvelt viņu atpakaļ, arī ir ļoti grūti. Ja. Un līdz ar to šis ir visvienkāršākais vidū stāsts ir par to, ka es kā skolotājs, ja, atkarībā no tā, man ir, piemēram, sasniedzamais rezultāts badmintona tālie sitieni. Vai es varu novērtēt bērnu zināšanas par to, ko es vērtēju? Par servi, par sitieniem, par vienspēli. Nu, daļēji. Jā, pēc daļēji. Nu, to, ko viņš pielieto vienu lietu, bet tomēr tās zināšanas, kam tas nav vajadzīgs, cik tas vajadzīgs, nu, tā nevar saprast. Viņš vienkārši uz domu, varbūt tas mākā priekšāvies ieradums kaut kāds, bet viņš nemācīt paskaidrot. Kāpēc viņš tajā brīdī izvēlās konkrēto sitienu? Tur es tev tagad piekrītu, un kas ir tas, tad mēs pie tā ļoti labi nonācām. Ja jūs kādreiz atceraties, man ir bijis, es nezinu, vai jūs visi, man bija kur spēle, tad ļoti smuka schēma, vidū spēle, un spēlējot basketbolu, ja viņš, piemēram, viņam tā bumba ir iedot, un viņš nezinu, ko darīt, viņš vienkārši pamet un laimīgā kārtā noķer viņa komandas biedrs. Ja, bet tā nav adekvāta rīcība, un šeit tas pats ir badmintonā. Ja, kad viņš var paskaidrot šajā situācijā, izvērtējot pretinieku, deva to, bet viņš arī uzņem. Nav jau tas, ka man visu laiku es tikai paskaidroju par to, kur es iegūstu punktus. Tātad es adekvāti varu komunicēt par to, ko es daru laukumā. Viena lieta ir zināt, otra lieta to ir pielietot. Ja? Tā kā zināšanas nevienmēr būs tā, ka bērns, kurš ļoti labi pārzina, ka viņš ļoti labi varēs viņu nodemonstrēt, bet viņš par zināšanām var dabūt maksimālos punktus. Tieši tā. Ja? Tā kā viņam ir zināšanas par šo prasmi, bet viņas nevienmēr sakrīt ar to, ka man būs tā kā es esmu desmitnieks arī tajā prasmēs. Mēs sākam spēlēt, iesildies, tu zini, kas tev tālāk ir jādara. Tev ir jāiesildās tā, lai tu esi pats gatavs konkrēti darīt. Nu, būs, piemēram, kāds ienāks pastāvēs par, es esmu iesildījusies. Es saku, es ātri nācu uz zāli. Es saku, man ir skaidrs, ka iesildīšanos, ja es tur dodu 8 punktus, tad tu 2 esi dabūjusi, jo tu esi atnākus veiksmīgi līdz galam, ja? Un katrā ziņā es sapratusi arī to, ka nav strīds neko neatrisina. Mēs vienkārši konstatējam faktu un šo te darbību novērtējam. Šajā brīdī es viņai iedodu formatīvo vērtējumu par iesildīšanos. Tev ir izvēle. Tu zini, kā viņu var uzlabot. Viņi zina, kā var uzlabot. Zini, ja? Tā kā tas ir tāds būtiskākās lietas. Nu, tagad es uzlikšu. Man vajag formatīvo vērtējumu. Sasniedzamais rezultāts izpilda servis, sitienu kombinācijas, pielieto vienspēlēs ar dažādiem pretiniekiem. Ko es varētu piespēļu veidus vai kā? Es varu piespēļu veidus, es varu piespēles no apakšas, piespēles labā pusī, kreisā pusī. Varu likt formatīvā vērtējumā. Kā būs ar servēm? Varu formatīvo vērtējumu tikai servis.
Var, bet nevajadzētu. Ja atsevišķi. Viens elementiņš tikai. Ja liels tēma, ņemam 3 formatīvos vai 2. Jo redz, kā iet, vēl saku uz to, ka formatīvajam vērtējumam nevajadzētu dublēties, nebūt tam pašam, kas summatīvā vērtējumā, ja? Jā, un tad, ja, piemēram, ja es summatīvā vērtējumā, man viens no šiem te kritērijiem ir sēra uz noteiktu vietu, tad es it kā atkārtoju, ja? Tātad man svarīgāk būtu dažādi sitienu veidi, ja? Ka viņš tev nodemonstrē dažādi, teiksim, es viņam teiktu, katrs demonstrējiet, 2-3 sitienu veidus. Kāpēc man tas ir svarīgi? Man tas ir svarīgi, lai viņš viņus var pielietot spēles situācijā. Ja? Tātad šie te sitieni no apakšas labā, kreisā puse augšējie, tur ir daudz dažādu veidu, ja? Bet es varu paņemt vismaz, lai viņam ir tas, vai 3 šie sitienu veidi, es viņu novērtēju formatīvā vērtējumā. Vai formatīvo vērtējumu var labot? Jā. Tagad man saka, kāda jēga ir formatīvo vērtējumu labot? Jā, pareizi, bet kāpēc viņš grib uzlabot? Jā. Tātad tas ir tas punkts, par ko mēs runājam, kā skolēns zina, ka viņš ir apgūs prasmi. Tad formatīvais vērtējums parādīs viņa apgūs prasmi. Ja? Viņš viņam pirmais ir 65%, ja, piemēram, bērns, kur viņš viņu var uzlabot? Konsultēt vēl? Jā, tieši tā. Konsultācijās stundās. Un tagad šeit konsultācijā ir pilnīgi cita loma nekā līdz šim. Ja pirms tam bija konsultācijas, vairāk bija nāca labot, vai tie, kam nebija, nāca kārtot šos pārbaudas darbus, tad tagad nāk bērni uzlabot ko? Jā, prasmi, kura viņam ir vajadzīga, vai prasmes, kuras viņam ir vajadzīgas pārbaudas darbā. Es esmu atbildīgs par savu sniegumu un kopējo komandas sniegumu. Ja? Un ja par to mēs vēl ieliekam punktus, jo kādreiz kāds saka, spēlē, es tur kaut ko pašu, gan jau būs labi. Ja? Mēs vērtējam komandu, ja? Komandas sniegumu, katrs skolēns sniegumu šajā situācijā. Tā kā tas ir tāds ļoti labs teikums bērniem, kuri šad tad grib, kā lai es saku, lai citi izdara viņu vietā. Un paši tā, gan jau viss būs kārtībā. Šo es Ievai uzprasīšu, viņi jums pārsūtīs. Tie ir 2 tematiskie plāni pilnībā. Viens ir basketbolā, viens ir badmintonā, jūs viņus visu dabūsiet. Šādā veidā, jo es saprotu, ka manis pieejamais, kas ir publicētais, publikai nav pieejams. Tur ir pilnīgi viss. Es jums parādīšu, kāds viņš izskatās kopumā, un tur ir ļoti daudz tie visi. Viņš izskatās šādi. Un šīs te visas lietiņas te var viņas pārvietot un salikt, un tas darbs bija nenormāli liels, bet es esmu pārsteigta par to, ka viņš nav pieejams. Un arī, ka te ir basketbols, ja, un te varēja uzklikšķināt. Var uzklikšķināt. Bet apvienosies tajā pamatstundā, bet tur arī var variet, tur ir jāpaskatās, kā lai saka, tā, tieši tas un tikai tas un nekā citādāk. Bet tas ir tāds tematiskais plāns, kas ir. Es izvēlos vingrojumu. Pirmais kārt 2 punkti man ir par to, ka vingrojums ir izvēlēts, bet viņš neatbilst tajai muskuļu grupai, kuru viņi man saka. Piemēram, mēs tagad liekam, viņi man saka, ir pleci, piemēram, ja, bet patiesībā ir akcents uz vēderi. Es saku, mēs vingrojumā lietojam ļoti daudz muskuļu grupas, bet mēs runājam par to, kur ir akcents. Akcentējam konkrēto. Un es saku, nav uz atbilstošo muskuļu grupu. 4 punkti es bērnam dodu, viņš saka, jā, tev vingrojums ir labs, bet tu viņu nevar nodemonstrēt. Viņš ir izvēlējies ļoti sarežģītu šo, un viņa prasmes neatbilst tam, lai viņš nodemonstrētu, vai viņš pavirš to darbu, ja? Vai pavirš. 6 punkti bērnam ir viss atbilstoši, forši nodemonstrē, 8 punkti bērnam ir izvēlēts, sarežģīts, kombinēts, konkrēts, izmantojot papildu ierīci. Bet es spiežu uz to, ka viņi vispār man rāda visu ar papildu inventāriem. Līdz ar to viņi dabūto vingrinājumam tādu jau citu izpildījumu,
citas fiziskās spējas, un ja viņam ir jāsakombinē, viņš man grib parādīt, teiksim, ar rokām, es teicu, kāpēc tu guli uz vēdera un kājas tev stāv kā mieti, nu pakustina tās kājas arī, jā, un tad viņi saliek, sakombinē kopā, un es tagad skatījos arī vingrinājumos, bet pirms tam mēs ejam cauri uz ekrānu, jūs lejā zālē redzēsiet, man ir televīzijas ekrāns, kas ir, kur es pieslēdzu pie datora, pie interneta. Viņi man iet cauri, ko es apskatos YouTube'ās ļoti daudz tabatas. Es sāku ar ļoti vienkāršām, lai viņiem ir sapratni 20 sekundes. Es vingroju, 10 ir pārtraukums, 20 sekundes. Es viņiem saku, paskatieties, kā jūs varat tajā brīdī 10 sekundēs pamainīt vietu. Ja jūs ir 4 vai jūs 3 turi samainīt vietu un aiziet nākošais uzdevums. Līdz ar to jūs dabūjat arī šo vizuālo izpildījumu un vērtējās kombinācija pati kā tāda kopā saliktā. Ja? Tad tas ir jūsu kopējais darbs, izveidot šo vingrojumu kompleksu. Un vai viņš ir atbilstoši jūsu vecuma posmam. MAPE.GO ir pieejami visi metodiskie materiāli. Metodiskie materiāli ir ļoti labi volejbolam. Metodiskais materiāls ir ļoti labs basketbolam. Metodiskie materiāli, kurus jūs varat, tur ir iekšā ļoti daudz uzdevumu. Tur arī ir jau akcenti uz vērtēšanu. Un viņi ir pieejami, un šitajā te pašā mapē te ir katalogs. Un es ieeju, mācību priekšmets, mācību joma. Mācību joma. Mēs ar Māri un ar mūsu skolniekiem, skolēniem veidojām arī digitālos materiālus, kurās ir gan galva tenis, gan badmintons ar pēctecīgi, ar dažādiem vingrinājumiem un spēlēm līdz 9. klasē. Filmēts materiāls. Esmu pati ļoti minimālu laiku redzējusi viņu. Viņš bija ielikts skolo 23 vienā brīdī. Tad uzreiz bija kaut kāds, kaut kam es nezinu kāpēc, bet tas bija zem tā paša projekta. Caur akadēmiju bija kaut kā mums bērni, mēs augustā to visu veidojām, filmējām. Un tad man teica, bija ļoti forši, bet tad viņš nebija pieejams. Es gribu tagad, jo tur bija arī basketbolam rudzītes taisīt, tur taisīja arī meitenes orientēšanās, futbolam bija vingrinājumi, un viss bija video veidā, katram konkrētai prasmei video. Man tagad ir jāpaskatās, varbūt, ka viņš ir atgriezies, bet viņu vispār bija atsauksmes no skolotājiem ļoti labs. Pati tagad es neesmu redzējusi. Mēs ņemam ar bērniem, mēs esam vienojušies, ņemam bez starpbrīžu, un jūs tiekat ātrāk. Viņiem ļoti labi, viņi var lēnām sāģerties, izpečoties. Jā, un tie, kam ir pusdienas, tie tiek, tā kā. Un mēs esam tagad, es kādreiz sākumā domāju arī 7. un tā, bet tagad man patīk tās dubult, arī mazie, 7. arī man patīk tās dubult stundas, jo kas vēl ir? Mēs dabūjam dažādas vingrinājumus, izējam 1. stunda, un tā 2. stunda, tad jau mēs varam vairāk uzspēlēt. Tad, kad tev nav tā dubultā stunda, tad kamēr tu atkal iesāc, kamēr iesildās, kamēr tu atkal esi paņēmis tos vingrinājumus. Kā tu tad spēlē? Jā, īstenībā jau tā, tu prasmi vislabāk pilnveido spēlēs. Spēle ir vislabākā, un spēlēt es iemācīties var tikai darot. Tikai darot. Un interesanti ir tas, ka man arī lielie tagad 10 puiši, piemēram, ja izvēle viņiem ir, kā spēlēt volejbolu 2 pret 2. Tā ir viņa izvēle. Mums iznāk katrā pusē 4 laukumi. Ja ir viss, tad otrā pusē 4. Tad man ir 8 laukumi, 32 man vienlaicīgi var spēlēt. 2 pret 2 laukumi. Tie laukumi tādi kā badmintoni, bet viņiem pilnīgi pietiek. Aizmuguriem ir gari, 7 metri. Un tur viņi dabū ļoti aktīvi spēlēt. Tas būtu pareizā procesā, jā. Stundas nobeiguma daļā mēs, teiksim, jautājam bērniem, kas ir tas, kas tev izdevās, kas pie kā tev ir jāpiestrādā, jā. Bet konkrēti par to tā atgriezniskā saite jau mums ir kā instruments katrā stundā. Aktualizējot to, kad jums, teiksim, arī ir tās atklātās stundas un ir šīs akreditācijas. Vai es varu dot atgriezenisko saiti visai klasē vienlaicīgi? Kaut kādam lielos. Pēc jaunās šīs sistēmas bērni, kas mācās un strādā sistemātiski, ir noteikti ieguvēji.
jo viņi ir sistemātiski strādā. Bērni, kas līdz šim tagad nepamācīšos, man pārbaudas darbā būs tur 4, es taču aiziešu samācīšos un dabūšu vairāk. Ja? No sākuma bija liels satraukums par to, kad bērniem kritīsies vērtējumi un tā tālāk, bet es tagad esmu palasījis šos pētījumus, ka patiesībā nē, kad bērni saprot to, ja, kad nevarēs labot, tu uz katru ieskaidrs darbu, mācies un viss kārtībā. Tad skolotājs, piemēram, iedod pārbaudas darbu, un tev pēc tam 6-7 bērni grib nākt uzlabot vērtējumu. Tu jau nedod to pašu, tu gatavo jaunu pārbaudas darbu, bet tas prasa laiku. Es esmu bijuši 3 Saeimas komisijas sēdēs, izglītības un kultūras, un tikšanās ar izglītības ministriju, un tikšanās ar parlamentāro sekretāru un ārstiem, par ko mēs runājam, par to, ka bērni, ar kuriem ir ārsta diagnoze smagu saslimšanu, ka šie bērni darbojās atbilstoši savām spējām bez vērtējuma. Šie bērni nav, viņi nav masveidā, bet, ka mēs paskatāmies līdzi, ir ļoti daudz dažādas šīs te autisma izpausmes, ir ļoti daudz dažādas kā lai saka, pēc cerebrālām triekām, bet šie bērni ir vispārējās izglītības skolās. Ja? Un, lai šiem bērniem izliktu vērtējumu attiecībā pret mūsu izglītības standartu un mūsu mācību priekšmetu sports un veselība, tad ir jāveido individuālie plāni. Mēs gribam sporta skolotāji, lai bērniem tiktu vērtētas prasmes atbilstoši standartam, kas ir prasmes darbībā, ja, kad ja mums ir paredzēts konkrēts skaits sporta spēles, konkrēts skaits vienas spēles, konkrēts skaits pārvietošanās un tā tālāk, ļaut šiem bērniem baudīt sporta stundas bez vērtējuma. Nesaspringt uz to, ka jā, viņiem ir veselības šie te problēmas, vai es negribētu viņus saukt par problēmām, viņi, teiksim, mācās sadzīvot ar savām šīm te fiziskām spējām un ļaut viņiem baudīt šo stundu, nesatraucoties par to, ka viņi atbilstoši savai diagnozē nevar daudz ko izdarīt. Un tas mums iet ļoti grūti, un patreizajā brīdī visi gaisā pakāries, jau 2 gadi tas notiek. Pirms 2 gadiem pieņēma, kad atbrīvot sportā nevar būt nevienā mācību priekšmetā, un mēs teicām, bet sports ir atšķirīgs no citiem mācību priekšmetiem.